Sinepju graudiņš, vārds katrai dienai. Pārdomā iepriekšējās uzvaras. Šodienas rakstu vieta. Tik labu lauvu, kā arī lāci tavs kalps ir nositis, un šis neapgraizītais filistietis būs kā viens no tiem, jo viņš ir kā dzīvā dieva karapulkus izaicinājis. 1. Samuēla 17. nodaļa, 36. pants. Šodienas pārdomas. Kad Dāvids paziņoja, ka uzveiks Golijātu, klātesošie izsmēja viņa ticību uzvarai. Golijāts bija ne tikai pieredzējis karavīrs, bet arī milzis. Savukārt Dāvids izskatījās pēc vienkārša ganu zēna. Tad Dāvids, pamatojot savu pārliecību, izteica svarīgus vārdus. Tas kungs, kas man ir izglābis no lauvas un no lāča ķetnām, tas mani izglābs arī no šī filistieša rokas. Dāvids atklāja, ka šī nebija pirmā reize, kad viņš paļāvās uz Dievu, lai gūtu uzvaru pār kaut ko lielāku nekā viņš pats. Tieši tāpēc Dāvids bija pārliecināts, ka ar Dieva palīdzību viņš spēs uzvarēt arī Golijātu. Kad dzīves ceļā sastopies ar izaicinājumu, kas lielāks par iepriekšējiem, pārdomā tās reizes, kad paļāvies uz Dievu, un viņš tev palīdzēja. Šodienas lūkšana. Tēvs, es šodien izvēlos pārdomāt tās reizes, kad redzēju tavu stipro roku manā dzīvē. Patiesi, tu vienmēr esi man līdzās. Tu dod man gudrību un drosmi pārvarēt katru izaicinājumu. Jēzus vārdā. Āmen.